Karoči, mammai bija dzimšanas diena, jā, 16. aprīlī. Bet nevarēja svinēt, tur visāds, jā, un tad mēs izdomājām, ka jāsvin šosvētdien 23. aprīlī, vai ne? Jā. Jā, un mamma tieši tagad ielido no Vācijas, un mēs ar brāli, jā, braucam pēc mammas, jā, un mēs viņu sagaidām. Nu, un pēc tam visādi pasākumiņi noteikti, paplīt un tā, vai kā skatīsimies, būs interesanti. Jautājums uzdosi un vienkārši ļausies, jo vairāk pārsteigumu saņemsi. Izbaudi šo dienu, jo tā ir veltīta tikai un vienīgi tev. Tavi noslēpumainie pielūdzēji. Savācām mammu no lidostas, jā. Bija ļoti pārsteigtā, protams. Aizdām mammu uz salām, kur viņai cerams, ka tur masāžiņi, tur frizūra laikam. Īsti nezinu, kas viņai tur tik darīts, bet nu, tūlīt brauksim, skatīsimies, kā viņi tagad izskatās. Cits sievieti iedod. Wow! Labs pārvērtības. Nu, un jā, 2 stundas pagājušas, tad pēc tam vādām izvēlēties mammu. Mammai ļausim izvēlēties kūku. Tad jau jālaiž uz surprise ballīti. Cerams, ka visi viesi būs ieradušies. Jā, tā kā tā. Virtuvē. Tev droši vien rodas jautājums, ko tu dari kūkotavā? Redzi, par cik tu mūs vienmēr esi lūtinājis ar savām kūkām, šoreiz tev nebūs pašai jādekorē. Jo tavs uzdevums kūkotavā ir izvēlēties pašai savu ideālo svētku kūku, kādu vien sirds kāro. Tavi gardīži? Jā, nu gardīži tava. Mamma kūka ir izvēlējusies, nodevām tālāk vīram. Tagad braucam laikam sagaidīt. Jauna kūka. Ak, Dievs! Daudz baltu dieniņu laimiņa dodīs, diženi raženi dzīvojoti. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodīs, diženi raženi strādājoti. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodīs, diženi, raženi, mīlējoties. Sveiks, lai dzīvo, sveiks. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks. Un tas sirsnīgi, ko viņš mīlē, lai dzīvo, sveiks. Tas sirsnīgi, ko viņa mīlē, lai dzīvo, sveiks. Var jau būs, var jau būs blakus Aldim. Viens.
Jā, tas tūka jau visur iebāzās.